Turpinām mūsu sižetu sēriju par Eiropas Savienības atbalstītajiem projektiem mūsu valstī, un tātad mūsu nākotnē. Tūrisma attīstībai Bauskas novadā ir liela nozīme. Šeit ir skaista daba un daudz vēsturiski nozīmīgu objektu, kas vienmēr būs kā labvēlīgi apstākļi šīs nozares attīstībai. Tomēr tas nebūtu nenozīmē, ka nav jādomā par tūrisma infrastruktūras uzlabošanu un jaunu apskates objektu izveidi. Domājot par tūrisma attīstības perspektīvām, Bauskas novada pašvaldība iestājusies Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas infrastruktūra un pakalpojumi papildinājuma 34211 apakšaktivitātē. Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu saglabāšana, atjaunošana un infrastruktūras pielāgošana turisma produktu attīstībai. Šīs aktivitātes ietvaros projektā Bauskas vēsturiskā centra atjaunošana jaunu turisma produktu attīstībai tiek atjaunots Bauskas rācnams. Kaut arī rācnams nav pabeigts, ap to jau aktīvi notiek dažādi pasākumi. Aktīvi darbi norit arī pašā Bauskas pilī. Pirmā Bauskas jaunās pils atjaunošanas kārtā praktiski tika izdarīts viss, lai Bauskas pilī varētu atvērt muzeju, kas funkcionētu visu gadu. Iekštelpu atjaunošana skāra tikai apmēram trešdaļu no iekštelpām, tā kā otrā restaurācijas kārtā mums ir jāveic vēl apmēram 2/3 no iekštelpu restaurācijas. Tāpatās ir paredzēts pabeigt vienu fasādi, kas ir veidota uz grafito tehnikā, un pagalmā veikt labiekārtošanas darbus. Šodien, lai visu to veiktu, notiek arī pils izpētes darbi. Pils pagalmā tiek veikta arheoloģisko izrakumi, lai atsektu 17. gadsimta bruģi. Pēc tam nāksies novērtēt viņa stāvokli un domāt par šī bruģa restaurācijas iespējām. Tiek pētīti Bauskas pils arheoloģiskos atradumos atrastie krāšņu keramikas kolekcija un veidoti krāšņu restaurācijas projekti, un arī tiek pētīti izrakumos atrastie akmens kalumi, kurus ir paredzēts iebūvēt atpakaļ vai no kamīnos vai portālos. Paredzēts ir, kad 2013. gada rudenī, kad pabeigsies. Es uzskatu, ka katrai valstī, katrai nācijai jāgādā par savu kultūras pieminekļu saglabāšanu. Un šīs te Eiropas līdzekļi ir, var teikt, tāds pirmais un varbūt lielākais grūdienis, kas lietu var izkustināt no vietas. Tie, kas braukši caur Jaunjelgavu, noteikti ir jūsmoši par skaisto skatu uz Daugavu, kas paveras no Jaunjelgavas puses. Bet arī pati pilsēta ir skaista, un šeit ir daudz darāmā. Patreiz notiek Jaunjelgavas pilsētas vēsturiskā centra daļas pilsētbūvniecības pieminekļa, Daugavas krasta un Dambja rekonstrukcija, lai radītu kvalitatīvu turisma produktu piedāvājumu, veicinot turistu no Latvijas un ārvalstīm pieaugumu Jaunjelgavā. Interesi par turisma objektu, labklājību, pozitīvu izaugsmi, nacionālas nozīmes, kultūras turisma produktu attīstību, kultūras mantojuma saglabāšanu, kultūra vides attīstību, akcentētu kultūras vērtību nozīmi. Daugavas krasta Dambja rekonstrukcijas darbus veids pieredzējušais būvu uzņēmums CRRKP būve. Rekonstrukcijas darbu ietvaros paredzēts izveidot gājēju celiņu peldvietas, atpūtas vietas, izbūvēt kāpnes, rekonstruēt pārceltuvi un ierīkot apgaismojumu. Būvdarbu veikšanas termiņš ir līdz šī gada oktobra beigām. Dobelniekus un pilsētas viesus drīzumā priecēs atjaunotais bruģis vēsturiskajā tirgus laukumā. Darbu šeit veids kompānija Igate. Objekts viennozīmīgi nav vienkāršs. Viņš ir sarežģīts, ļoti liela procenta daļa ir roku darbs. Redzat, apkārt tiek būvēts granīta bruģakmens, kas nav parastais industriālais bruģis. Katrs šis granīta bruģis ir ar savu augstumu, ar savu biezumu, ar savu garumu. Praktiski katrs bruģis ir jāapmīļo un jāieliek sagatavotajā pamatā atsevišķi. Tā kā darba ātrums un vispārējais ir ļoti lēns šim objektam. Bet jā, taisam viņu ar ļoti lielu atbildības sajūtu, jo atjaunojam vēsturi. Principā tiek atjaunots Dobeles vēsturiskais tirgus laukums. Kā jūs redzat, būs arī strūklakas, un, manuprāt, šis objekts ir vēsturiskais kopā ar moderno sajaukts kopā, un, manuprāt, gala rezultāts būs gan mums, gan dobelniekiem, gan arī Dobeles ciemiņiem būs acī un visam tīkams. Šāds objekts, kur tiek
likts neparastais bruģis, bet granīta bruģis. Viņš nav domāts uz 5–10 gadiem. Viņš ir pareizi, kā jūs sakat, viņš ir uz 100 un vairāk gadiem, jo šis bruģakmens ir praktiski mūžīgs. Un kas man priecē, kad šajā laukumā bruģis tiek ražots nevis ārpus Latvijas, bet tieši šeit Latvijā. Viņš nāk no Stendes, un manuprāt, tas ir gan ražotājam prieks, gan mums ir. Un, jā, iespējams pēc gadiem 100, 150 atkal ķersies klāt pie rekonstrukcijas un mēģinās izbūvēt kaut ko līdzīgi, kā to izbūvēja 2011. gadā Igata. Šī projekta pabeigšana paredzēta kā skaista dāvana pilsētai 18. novembra svētkos.